Nu, dārgie līdzpilsoņi, jā, dāmas un kungi, var sakot, mūsu skaistā, modernā, ar čipu iebūvētā ID kartiņa, jā. Var sakot, tu tur var iet pīps pirkt veikalā, jā. Tu tur var iet šmigu pirkt veikalā, jā. Nu, tu pat kaut kādu pogu telefonu var iet ieķīlāt lombardā ar ID kartīti, ja tev tādu grūtāku laiku piemeklējuši. Nu, zelta atslēdziņa, Jobans Rots ir tā mūsu ID kartiņa, jā, zelta atslēdziņa, var sakot. Bet tad, kad dzīve parāda, kad ir kaut kāda robeža, jā, tad mūsu valsts vīri, jā, bļaļ, Latvijas, viņi parāda, ka idiotismam nav robeža, jā, bet zin, ka mēs varam vēl vairāk suka, bļaļ. Tur ir kaut kādi 3 varianti pēc man skatījuma, jā. Vai nu kaut kādam deputātam ir savaidzējis uzcelt jaunu māju, jā, vai nu kaut kādam šitai te valsts kancelējai, bļaļ, ir vajadzīgi jaunu limuzīnu, jā. Vai arī, bļaļ, šitai te siliņa, bļaļ, nevar jau teikt viņas vārdu, jā, bļaļ, viņi tagad sākus čekot, bļaļ, Facebookā, jā, kuri tad viņas apdiršā, nu, kaut kādu ierakstu sākuši veikt, jā, šitie te, sauksim viņas pa siļķi, jā, siļķē, bļaļ, varbūt šitie te VIP zāles lounge, bļaļ, rēķini jāapmaksā ir, nu, bļaļ, 1 no 3, jā, vai arī visi 3 kopā, jā, visticamāk, visi 3 kopā, jā. Pa ko tad cepiens ir, jā, cepiens ir pa to, ka tagad Saimā izskanējuši ir vairāk scenāriju, pa to, ka redziet, bļaļ, turpmākās un, nu, gaidāmās vēlēšanās nevarēs piedalīties ar ID kartiņu, jā, bļaļ, nu, tu nevarēs novēlēt, nobalsot, jā, pa savu partiju tīkamo, jā, ja tev nebūs pase, bļaļ, ko jāki zin, nu, kur var kaut kā tā debīlismu izdomāt, jā, bļaļ, iedomājies tagad, bļaļ, pensionārs, jā, vai, nu, vienkārši cilvēks, kurš labākajā gadījumā ir, bļaļ, braucis uz Lietuvu pēc lētākiem gurķiem, jā, pāris gadus apakaļ un tālāk pa Igauniju braukt netaisās, jā, redziet, bļa, viņam pasi tagad vajadzēs, lai aiziet un iemest turniņā biļeteni, jā, bļa, nu, es saku, tu vari ņemt kredītus bankā, jā, ar ID kārtu, tu vari iet pie notāra precēties, jā, tu vari ierots veikalā nopirkt, jā, es pats personīgi kaut kādu 5 gadu apakaļ nopirku ierots veikalā, jā, ar visām lodēm, jā, ar ID kartiņu, bļaļ, nekāda problēma. Savādīja viss iekšā, viss personas kods virsū ir, vārds uzvārds ir virsū, ID kartī, viss, ko tev vairāk vajag. Bet kur tad āķis, jā, redz, āķis esot tajā, kad redziet, bļaļ, lai nebūtu kaut kādas mahinācijas un kaut kāda dubultbalsošana un kaut kāda viss šitā hēriņā, tad redziet, viņi tev pasē iespiedīšot zīmodziņu, jā, tādā veidā tu tā kā nevarēs 2 reiz nobalsot, tu nevarēs apčakarēt sistēmu, jā, nu ej, tu dirst, nu paļaļ, vai tu tiešām 2026. Gadai kaut kāds šitas te, bļaļ, tins uzspiestais zīmodziņš pasargās no kaut kādām šitām te mahinācijām, no balsošanā, jā. Nu, bļaļ, nu ko var pisināt tautu, jā, es nesaprotu. Tagad iedomājies, jā, tas pensionārs, bļaļ, viņam jāsamaksā 50 eiro valstī, jā, viņam ir no kaut kādiem laukiem jātiek uz to iestādi, viņam jāpiesaka tā pasi ir, jānofotografējās, jā, tad viņam jātiek apakaļ vēl, tad viņam, bļaļ, jāgaida vēl laiks, un tad atkal jābrauc savākt to pasi, jā. Ja nu viņš to naudiņu ir ieplānojis kaut kādai apkurs maksājumiem, kuri arī šogad negrasās būt baigi piemīlīgie, jā. Ja nu viņam tā naudiņa kaut kādiem neplānotiem gadījumiem, jā, ieplānot. Ja viņam tas 50 eiro ir viss mēneša zāļu budžets, jā. Nu, baļaļ, nu cik jūs slaugsiet no cilvēkiem, jā, es nesaprotu. Nu, ir taču elementāra sistēma izdomāt, taču, nu, uz doto brīdi, jā, tu vari ieiet cilvēku, bļaļ, pēc cilvēku vārdu uzvārdu un personas, kad, nu, tu vari nolasīt sistēmā, bļaļ, no pašas dzimšanas viņa ieraksts pa medicīnu, pa maksātiem nodokļiem, pa noziegumiem, jā. Nu, taču ievāda, bļaļ, pa to, ka viņš ir nobalsojis, jā, un visu, un, bļaļ, kur ir problēma? Viņš kam tā pasi vajadzīga, jā. Redz, nu jā, nu 300 cilvēku, 300 000 cilvēkiem viņas tagad nav tās pasi, jā, tas, ja mēs pareizinām 50 eiro, nu tie ir 15 miljoni, jā, bļa, 15 miļaki, jā. Un tur parēķini, jā, kaut kādi 5 miljoni aiziet tai pasē, jā, tur tiem, nu, papīram un tam tai krāsai, bļa, un 10 miljoni jau kādam kabatā paliek, bļa, jā, nu, tas ir pizdā vienkārši, atkal mūs aptina pirks kārtējo reizi, jā. Vielu pārdomām, jā, draugi.